Čau visiem! Vai zinājāt, ka smaržas ir pilnas pārsteidzošu un aizraujošu faktu? Šodien es padalīšos ar dažiem faktiem par smaržām. Vecākā zināmā smarža pasaulē tika atklāta Kiprā, un tā ir aptuveni 4000 gadus veca. Sandalkoks ir viens no populārākajām smaržu notīm pasaulē, un tas tiek ražošanā jau izmantots tūkstošiem gadu. Daudzi smaržu sastāvdaļas tiek iegūtas no dabiskiem avotiem, piemēram, ziediem, augļiem, kokiem un garšvielām. Daži no visdārgākajiem smaržu komponentiem nāk no dzīvniekiem, piemēram, ambra no kašalotu izdalījumiem un muskus no briežiem. Parfīma izgatavošana ir sarežģīts process, kas var aizņemt pat vairākus gadus. Smaržas var mainīties no valkātāja ādas ķīmijas, no uztura un pat no garastāvokļa. Labas kvalitātes smaržas satur augstāku koncentrāciju tīru smaržvielu eļļu un mazāk spirta. Smaržas ilgums atkarīgs no to koncentrācijas. Parfīms ilgst visilgāk. Senajā Ēģiptē smaržas tika izmantotas gan ķermeņa kopšanai, gan arī reliģiskos rituālos. Mūsdienu smaržas bieži veido ar sintētiskām sastāvdaļām, kas rada daudzveidīgus un pieejamus aromātus. Ja vēlies izmēģināt dažādus aromātus un gribi atrast savas ideālās smaržas, tad piesakies uz smaržu koferīti. Tas ir bez maksas.